Aleksam, un no šīs vietas mēs turpināsim to sadaļu, kas attiecās uz Latviju. Es ceru, ka visi guva kaut tā aptuvenu ieskatu tajā, kas ir noticis, diemžēl noticis Liberijā un Sierra Leone un citās Āfrikas valstīs. Un, diemžēl, šobrīd arī turpina notikt tādās valstīs kā Kongo un Angola. Un tātad turpināsim latviski. Šis ir tātad titulapa no dokumenta, kas attiecās uz operāciju Check to Check, kas notika 90. gados Itālijā un kuras pamatā bija ārkārtīgi veiksmīga izmeklēšana pret ieroču kontrabandistiem. Un operācijas laikā tika sagrauti iesaistījuši kontrabandas tīkli, arestēt daudz līdzdalībnieku, iesaldēt naudu un sūtīt. Un pateicoties toreizajās izmeklēšanas dalībniekiem, man šobrīd ir pilna dokumentācija, kas attiecās uz Check to Check operāciju. Un, protams, ka šajos dokumentos ir uzskaitīts daudzas kompānijas un skandalozas personas, kuras kā atklājas izmeklēšanas gaitā bija iesaistīts dārgakmeņu un ieroču tirzniecībā. Un tajā skaitā uz Liberiju, un tātad starp aptuveni 65 galvenajām personām šajos dokumentos parādās tādi cilvēki kā Charles Taylors, kā tikko dzirdējām par genocīdu apsūdzēts bijušais diktators, Rodžers Donofrio, kurš bija schēmas organizators, Nikolas Somans, Slovenijas ieroču tirgonis, kas pat labāk izcieš dubultu mūža ieslodzījumu Austrālijā par pedofīliju, Jusufs Nada, kurš ir finansists džihāda fundamentālistu grupējuma musulmaņu brālība, Monzers Alkasars, kurš savukārt ir ieroču piegādātājs šiem te islāmistiem, kā arī Rudolfs Meroni, Šveices advokāts, kuram Latvijā īpaši komentāri nav nepieciešami.